es esmu aizkrauklē. Es nepaspēju vispār neko pirms tam ierunāt un iefilmēt, tāpēc, ka es skrēju uz vilcienu. Bet man ir ļoti daudz ko pastāstīt, un tāpēc es pastāstīšu par savu braucienu ejot. Starp citu, izkāpjot ārā Aizkraukles vilciena stacijā, līdz pašai pilsētai ir jāiet kādas 15–20 minūtes. Pa šādu te izbūvētu ietvi, kas viss ir ok, viss ir kārtībā, viss ir labi iekārtots un droši, bet ja jums nav iespējas baigi daudz staigāt un jūs gribat, es nezinu, iebraukt uzreiz pilsētā, tad ar vilcienu šeit nebūs tas variants. Priekšā vēl ir 15–20 minūšu gājiens. Tā kā man nav nekas pret staigāšanu, tad man ir ļoti ok. Šādi te izskatās. Es trāpījos uz dīzeļvilcienu, kurš brauc līdz Reizeknei. Mīnus ir tāds, ka biļeti var nopirkt tikai kasē, vai droši vien pie konduktora. Arī biļete maksā eiro dārgāk. No Rīgas, braucot ar elektrovilcienu, būtu 3,50, bet ar dīzeli ir 4,50. Un arī nav kur uzlādēt telefonu. Bet plusi ir tas, ka es ierados Aizkrauklē 20 minūtes ātrāk. Man bija jābrauc tikai stunda. Pa ceļam bija tikai viena pietura, un tā ir Ogre. Starp citu, es vispār biju plānojusi, ka es vispirms izkāpšu Muldakmenī un tad braukšu uz Aizkraukli. Bet tā kā man tieši sanāca izbraukt šajos 12 ar dīzeli, tad viņš nepiestāja Muldakmenī, un tad uz Muldakmeni es braukšu pēc Aizkraukles. Kas vēl? Jā, tātad atbrauc ātrāk. Pērkot biļeti, tev tiek ierādīta konkrēta vieta. Biļetē ir jāskatās savs vagons un sava vieta un jāapsēžās. Un ļoti labi ir tas, ka visus sēdina pa vienam. Nu, protams, ja nav pilns vilciens. Līdz ar to ir ļoti liela iespēja, ka jūs aiziesiet un sēdēsiet viens pats. Tā kā man bija laiks vilcienā, tad es šoreiz izlēmu paskatīties Turisma informācijas centra mājaslapu Aizkraukles, lai kaut ko varbūt nepalaistu garām. Tā kā bija gandrīz ar olaini. Un varbūt tomēr lielākām pilsētām es paskatīšos, kaut ko arī papguglēšu vai Tica mājaslapās paskatīšos, lai būtu pārliecināti, ka es neko nepalaišu garām. Vispār faktiski sanāk tā, ka Aizkraukles dzelzceļa stacija neskaitās pat Aizkraukles pilsētā. Rekur tagad es esmu nogājis kādas gandrīz 15 minūtes, un tad es redzu arī Aizkraukles pilsētas zīmi un arī vienkārši Aizkraukles smuko zīmi. Un tagad tikai mēs esam pienākuši pie pilsētas robežas. Tā, un tālāk no šejienes es esmu sev uzlikusi ceļu uz Aizkraukles pilsētas parku, kas ir vēl 20 minūtes gājiens. Tā kā braucot ar vilcienu uz Aizkraukli, jāņem vērā, ka būs daudz jāstaigā. Ļoti labi, bet droši vien būtu ritenis vai skūteris. Es iegāju betā, nopirktu kaut ko garšīgi padzerties, jau sāk palikt diezgan karsts, lai gan man rāda, ka ir tikai 13 grādi, bet ir sajūta, ka ir viss 20. Aiz manis ir tātad Aizkraukles parks, bet no šīs puses viņš ir tikai tā kā mežiņš. Es neredzu nevienu taciņu, bet man kartē rāda, ka ir jāpaiet vēl kādas 5 minūtes, līdz būs taka. Bet tāpat šeit ir ļoti forši putniņi dzied, ir tāda ļoti forša dabas sajūta, bet otrā pusē ir ēkas un skola.
un dzīvojamās mājas. Tā kā man vienmēr liekas ļoti brīnišķīgi, ka pilsētas vidū var būt tāds meža parks. Tā, es esmu atradusi parkam arī ieeju. Šo diezgan netīšām. Un uzdūros vienkārši ejot garām. Domāju, izpētīšu šo taciņu. Un šeit jau par šo aizkrautas parku var pastaigāt. Bet iepriekš tur, kur es biju, tur nevarēju, jo zeme ļoti slapja un arī ūdens bija sakrājies pēc ilgajiem lietiem. Tāpēc jāmeklē ir drošākas taciņas. No parciņa es eju ārā. Parciņš diezgan maziņš. Tādas 2 taciņas, ko izstaigāt. Un tālāk es esmu uzlikusi ceļu uz veloparku. Aiziešu līdz tam. Un tad jau tur tuvumā arī būs Vēstures un mākslas muzejs, ko es gribētu aiziet apskatīt. Es esmu tikusi līdz veloparkam. Iešu tālāk uz muzeju. Tepat arī pie veloparka ir Hesa ūdenskrātuve, līdz kurai var aiziet. Šeit viss ir ļoti labi iekārtots. Viss jauns, svaigs, asfalts, celiņi. Arī daudz bērnu veloparkā, visi braukā ar ričukiem, skritulenēm un skūteriem. Tā, un šīs te ietves var tikt arī tuvāk pie ūdens. Tad būs jāiet pa tādu meža taciņu. Bet viss ir sakārtots, sataisīts un var piekļūt klāt ļoti tuvu ūdenim. Un no šīs taciņas var arī pavisam tikt klāt pie ūdens, bet tā nav peldvieta. Varētu būt laba makšķerēšanas vieta un pastaigu vieta. Domāju, ka peldēties te laikam neviens nepeldās. Taciņa gar ūdenskrātuvi vēl turpinās. Te var ļoti superīgi staigāt, pastaigāties. Man liekas, kādu pusstundu. Ir ko darīt, ir kur staigāt. Varbūt, ja turp atpakaļ, tad vēl ilgāk. Bet es gan nolēmu iegriezties bišķiņ ātrāk, lai tiktu uz muzeju. Nu, tic kartē par šo mazo taciņu. Var tikt uz muzeju, bet tur, kur augšā es jau redzu baznīcu. Un
no baznīcas jau muzejs ir ļoti tuvu. Nu, es no šīs taciņas esmu veiksmīgi tikusi uz asfaltēto ielu. Un vispār mitrā laikā vai pēc kaut kādiem lietiem iesaku vilkt tādus apavus, ar kuriem nav žēl, staigāt pa dubļainām taciņām. Tāpēc, kā te, kur es biju staigājusi, visur bija diezgan mitrs un nedaudz dubļains. Tāpēc noteikti jāņem tas vērā. Tu nāks pie manis, man nav nekā. Man nav nekā saulītes. Man nav nekā. Man nav nekā saulītes. Jūs visas atnāciet. Man nav nekā. Nav. Kāpēc tu ielēti savā silītē? Nav nekā, māziņas. Nav nekā, man ko jums iedot. Tas tik smieklīgs esat. Jā. Tā, nu es esmu kalna ziedos. Mums jāskatās, vārtiņi ir vaļā, iespējams, ka viņi ir vēl vaļā. Kalnaziedu muzejs ļoti brīnišķīgs, ainavisks parks. Viņiem ir 3 ēkas, kuras var apskatīt. Viena ir tāda kā dzīvojamā ēka, tad viena ir izstāžu zāle, kur ir mākslas darbi, un 3. ir krātuve, kas ir izveidota tādā tā kā lielā šķūnī. Un viņiem ir ļoti iespaidīgs krājums ar dažādiem priekšmetiem, gan lietušķā māksla, gan arī ikdienas priekšmeti. Un daudz kas man atgādināja vienas manas omas mājas, kur bija diezgan līdzīgi trauki un arī mājas izkārtojums. Bija kaut kādas tādas nostalģiskas sajūtas. Noteikti ieteiktu apmeklēt. Ieeja maksā tikai 2 eiro un skaidrā naudiņā jāmaksā. Tā kā noteikti ir tā vērts. Tā, pa kreisi no muzeja pa lielam vēl ir tikai jahtu klubs un viss. Un vairāk nekā nav. Tur pilsēta arī beidzas. Bet pretī, šeit, ja es pareizi visu saprotu par šo mazo taciņu, var tikt līdz vienam turisma objektam, līdz Ozolu piemiņas vietai. Un es domāju, labāk aiziešu šeit, paskatīties, kas tur būs. Tā,
tieši to upuru ozolu es neatradu. Tieši to upuru ozolu, kura attēls bija ievietots Google Maps, es neatradu. Izstaigāju pa mazajām taciņām, nolasīju droši vien visas ērces, bet tāda nebija. Bija viens vienkārši liels ozols, bet ne tāds, kāds bija Google Maps, tāpēc varbūt tur ir nepareizs attēls ievietots, vai arī tā ozola šeit vairs nav. Un es esmu vienkārši nonākusi atpakaļ uz to pašu taciņu, pa ko es staigāju iepriekš, vienkārši gar ūdenskrātuvi. Un līdz ar to pa šo pašu taciņu tad var arī iet atpakaļ, vai arī, ja nav vēlme, tad, protams, ka var iet pa ielu. Tieši pie Velo parka ir kafejnīca Betija. Un tā kā es jau gribēju atpūsties un paēst, es aizgāju tur paēst. Ļoti laba vieta īstenībā, kur ir kafejnīca. Tu izstaigājies pa visām meža taciņām, patusējies tajā pašā Velo parkā un turpat arī aiziet paēst. Viņiem ir milzīgi ēdienkartes, tur ir vienkārši viss kaut kas. Man ļoti patīk tādas kafejnīcas, kur ir tik liels ēdienkartes, vienīgi, ka man ir grūti izvēlēties, ko ēst, bet es kā vienmēr ēdu augsto zupu un vēl sēdu kartupeļu sacepumu ar sieru. Tā, un tālāk es eju uz Aizkraukles kultūras namu, bet ejot es netīšām uzgāju to, ka šeit ir arī taciņas, tādas meža taciņas, jo Google Maps šeit nerāda vispār neko. Ir tā kā pelēks pleķis, bet izrādās, ka šeit ir arī tādas smukas taciņas, kur var pastaigāties. Un maza upīte tek garām. Un viss izskatās diezgan jauns, izbūvēts, ērts, pieejams. Protams, ar bērnu ratiem šeit kaut kādiem neizbrauks, bet vienkārši pastaigāties. Kāpēc gan ne? Superīgi. Aizkraukli ļoti pārsteidz. Bet, šis te man bija, jāmeklē. Nevis jāmeklē, es tiešām uzdūros netīšām, pilnīgi netīšām. Es ieraudzīju taciņu un domāju, es aiziešu paskatīties, kas tur tāda pa taciņu. Tā, un tad es te atnācu uz stadionu, un kur vēl ir stadions ar tādu skatu. Wow. Ļoti forši. Un vispār, kāpēc es gribēju aiziet līdz Aizkraukles kultūras namam, tāpēc, ka tam blakus ir kaut kāda zaļā zona, kas arī ir tieši pie ūdens, un man liekas, ka no tās var pavērties ļoti skaists skats uz ūdenskrātuvi. Un izejot cauri šim modernajam jaunajam stadionam, var tikt atkal pie ūdenskrātuves. Ļoti forši. Un te ir taciņas un izbūvēts viss. Var tik feini pastaigāties. Ļoti patīk man šeit tiešām. Priekš pastaigām vai ar velo. Perfekti, vienkārši ideāli. Un var staigāties arī tepat zemāk, praktiski vispār pie paša ūdens. Un šī tad ir tā zaļā zona, kur es pieminēju, kas ir pie kultūras nama. Un tad vienkārši ejot pa šo taku,
tad pēc kādām 7 minūtēm ir kultūras nams. Tā, tagad man ir neliela dilēma, vai vairāk baile. Es gribu aiziet līdz Pļaviņu Hesam. Un man ir 25 minūšu gājiens, kas ir viss ok, viss kārtībā. Bet pēc tam noteikti man jau būtu jāiet uz staciju. Es varētu vēl paspēt aizbraukt uz Muldakmeni, jo ir jau 6 vakarā. Bet no Pļaviņu Hes līdz stacijai ir jāiet 1:10. Un es negribu iet 1:10, bet es arī ļoti gribu aiziet līdz Hesam. Līdz ar to es iešu līdz Hesam. Un no turienes skatīšos, cik man daudz būs spēka un gribēšanas iet. Varbūt būs kaut kāds vietējais autobuss, ar kuru varēs tikt, nezinu, kaut kur. Vismaz pusceļu nobraukt jau būtu labi. Skatīšos pēc situācijas, bet jebkurā gadījumā es tikt uz Hesu, un tad pēc tam redzēs. Es esmu nogājusi pusceļu līdz Hesam. Un tā puse ceļa bija diezgan garlaicīga. Vienā pusē bija dārzs un otrā pusē bija mežs. Un tas ceļš bija arī tāds ļoti izolēts un kluss. Es redzēju tikai vienu cilvēku. Pa to laiku man pagāja garām tikai viens cilvēks un pabrauc garām viena mašīna. Un otra daļa ceļa izskatās jau būs vairāk tāda kā industriālā zona. Un tā kā šodien ir svētdiena, neviens nestrādā, tāpēc es pieņemu, ka tā ir dubult kluss. Salīdzināt ar to aizkrauklas daļu, kur es biju visu dienu, jo tur visu laiku kūsāja dzīvība. Cilvēki, mašīnas, pilns, pilsēta ir pilna cilvēkiem. Es esmu tikusi līdz Hesam, un te, protams, jau ir ļoti liela satiksme, tāpēc, ka te ir šoseja. Bet arī gājēju celiņš ir tā kā viss kārtībā. Tā, es tagad tā kā gribētu tikt atpakaļ. Un tikt uz dzelzceļa staciju. Šeit ir autobusu pieturas, bet tur nav nekāda saraksta. Bet es nezinu, vai tās autobusu pieturas ir tā kā strādājošas, nestrādājošas, tāpēc, ka Google Maps man rāda, ka man tāpat, ja es gribu ar sabiedrisko tikt līdz dzelzceļa pieturai, tad man ir jāiet ar kājām līdz Aizkrauklas centram pusstundu, un tad pārējo es varu nobraukt ar sabiedrisko. Tā kā būs vien jāiet kājām atpakaļ, tāpēc es neiesaku jums ar kājām iet uz Pļaviņu Hesu, jo būs ar kājām arī jāiet atpakaļ. Tagad 1:10 līdz stacijai. Es esmu tikusi līdz Aizkrauklas apdzīvotākajai daļai, un vispār interesanti ir tas, ka pāri Pļaviņu Hesam Aizkraukla vēl turpinās. Tur ir neliela Aizkrauklas daļa, bet uz turieni gan es nedošos, jo tā teritorija ir diezgan neliela. Kartē arī neizskatījās, ka tur būtu kaut kas ļoti interesants. Tur īsti nav turisma objektu. Un arī tad man vajadzētu vispār 2 dienas būt šeit, lai es paspētu to visu izdarīt. Bet tāpat man liekas, ka man ir ļoti labs un plašs iespējas par pilsētu. Plus tagad ejot uz dzelzceļa staciju vai vismaz tās virzienā, es iešu arī pa vienu ielu, pa kuru es vēl neesmu gājusi. Līdz ar to es būšu apskatījusi, es domāju, ļoti labu daļu Aizkrauklas.
Un vispār jāsāk ņemt rodu pušamais līdz, tāpēc, ka man visu dienu ēd rodi. Tā, es tikko paskatījos vilcienu sarakstu un izrādās, ka man ir diezgan nopietni jāskrien uz vilcienu, jo tagad ir 7:30 ir viens vilciens. Un nākošais 8:30 ir jau pēdējais uz Rīgu. Citādāk, es netieku ne uz Muldakmeni, ne uz mājām. Vai arī es varētu tikt uz Muldakmeni, un tad es nebūtu tikus uz mājām no turienes. Līdz ar to, jā, es raitā solī eju tuvāk stacijai. Paspēt jau es paspēšu, tāpēc, ka es esmu kaut kur 40 minūšu attālumā. Bet labi, ka es paskatījos. Es nezinu, kāpēc man likās, ka šeit arī ies tāpat kā pa Jelgavas līniju, un pēdējais vilciens tur pēc 10 vakarā. Labi, ka es paskatījos. Jā. Līdz ar to es tagad nezinu, ko es darīšu ar to Muldakmeni. Man kaut kad būs vēl pa šo līniju braucot, vienkārši jāizkāp Muldakmenī un tad pēc tam tālāk uz Koknesi un tā. Jā. Ārprāts. Ok, nekas. Viss labi. Tā, es nogāju savu garo ceļu līdz stacijai. Pa ceļam vēl iegāju veikalā paņemt, padzerties. Un man vēl ir bišķiņu laiciņa, 10 minūtes līdz vilcienam. Kopumā man nenormāli patika Aizkraukla. Tiešām nenormāli patika. Droši vien vietējie iedzīvotāji teiks, tā nekas nav interesants, viss jau ir apnicis. Bet, nezinu, man atbraucot kā turistam, likās tik daudz ko darīt, tik daudz kur staigāt. Viss ir pieejams, piekļūstams, jauns, izbūvēts, sakārtots. Gājējiem, riteņbraucējiem par visiem ir padomāts. Veikals uz katra stūra, kafejnīcas, odi. Man likās ļoti forši, ļoti zaļi, daudz parku, un tas ūdens tuvums jau arī vienmēr ir ļoti liels plus un ļoti liela privilēģija. Un man vispār ļoti patīk ūdens un pastaigāties pie ūdens. No fotomedību viedokļa arī bija daudz ko interesantu pafotografēt. Man liekas, vispār te var taisīt ļoti foršas fotosesijas, turpat pie tās Hess ūdenskrātuves. Un sanāk tu ļoti skaistas bildes. Kaķītis man skriet garām. Jā. Tā kā Aizkraukle man likās ļoti brīnišķīgi, tīpaši siltā laikā, pavasara beigās, vasaras sākumā. Super forši. Un droši var braukt arī uz 2 dienām, būs ko darīt. Un arī viesnīcu es redzēju. Tā kā ir arī kur palikt. Man kož odi. Un tāpēc, jā, Aizkraukla, jā, ļoti patika, ļoti forši. Un vispār Aizkraukla arī nelīdzinās nevienai citai pilsētai, kurā es iepriekš esmu bijusi.